Ja ilgstoši esam uztraukušies vai iespējams arī par kaut ko neapmierināti, tas ķermenis ir tāds savilcies un ir sajūta, ka vairs nevar atslābināt viņu. Tad tas, ko es tev ieteiktu, pamēģini kaut vai sākt ar dūrēm. Jocīgi izklausās, bet, lai palīdzētu ķermenim atslābināties, tu vari vispirms viņu kārtīgi sasprindzināt. Dūres. Cik spēka? Ievelc gaisu, tūri cik spēka un laid vaļā un pūt ārā gaisu. Un sajūti tādu atslābumu pirkstu galos. Tā var darīt ar pilnīgi visām ķermeņa daļām. Smieklīgāk parasti to darīt ir ar seju. Teikšu godīgi, sejā parasti ir ļoti daudz spriedzes. Gan tad, kad esam ilgstoši noskumuši, ilgstoši dusmīgi, ilgstoši par kaut ko satraukti, tad var mēģināt arī žokli sasprindzināt un atslābināt tāpat pieri, kaklu, vēdera muskuļus un pilnīgi visas ķermeņa daļas, kuras tev ir ikdienā grūti atslābināt.